Pārtrenēšanās parasti notiek vairāk nedēļu vai mēnešu ilgas trenēšanās rezultātā, bet akūti jeb tūlītēja pārtrenēšanās ir pārtrenēšanās paveids, kas notiek tikai viena treniņa vai pat piegājiena rezultātā. Šo medicīnā dēvē par abdomu mielīzi, kas ir stāvoklis, kurā tavs muskuļu šūnas piedzīvo tik liels bojājums, ka tās burtiski nomirst un to saturs izdalās asinīs, kas var atstāt smagus nieru bojājumus. Lai šo ilustrētu, iztēlojos, ka tavs ķermenis ir pilsēta un ielas ir asinsvadi. Šajā gadījumā mašīnas būtu asins šūnas, kas pārvadā cilvēks jeb skābekli. Šis nav svarīgi mūsu piemēram, bet tāpat interesanti piezīme. Normāla treniņa rezultātā to pilsētu piedzīvo bojājums, kurus ir iespējams atjaunot pāris dienu laikā. Šo mēs saucam par adaptāciju. Bet kas notiek akūtas pārtrenēšanās jeb abdomu mielīzes rezultātā? Debesskrāpja ielido lidmašīna, tas sabrūk un milzīgs debesskrāpja gabals tiek uzlikts uz riteņiem, piesiets ar trosi pie kravas mašīnas, vilks pa pilsētu. Kā jūs var nojaust, šis nav labi ne pilsētai, ne tās ceļiem. Bet tas nav viss, kad mioglobīns ir milzīgais debesskrāpja gabals nonāk nierēs, kur ceļi ir vēl šaurāk nekā pilsētā. Tas aizsprostot tos, kas var atstāt smagus nieru bojājumus un būt dzīvībai bīstami. Īsumā sakot, šis nav kaut kas, ko tu vēlētos piedzīvot. Okay? Bet kas var zināt, ka es esmu akūti pārtrenējies? Varbūt man jau tagad ir abdomu mielīze, un es pat par to nenojaušu. Nē, abdomu mielīze ir diezgan reta parādība, un ja tev tā būtu, tad tu to noteikti pamanītu. Tāpēc šeit ir dažas netiešās un tiešās pazīmes, kas par to var liecināt. Netiešās pazīmes iekļauj muskuļu vājumu, muskuļu sāpes, nespēju saraut muskuļus un milzīgu muskuļu piepampumu. Taču nepārproti man. Šīs pazīmes uzreiz nenozīmē, ka tev ir abdomu mielīze. Tāpēc, ja tu vakar trenēji kājas un šodien tu knapi spēji pastaigāt, nesauc ātro palīdzību. Tev ir jāsāk uztraukties tikai tad, kad tas nāk kopā ar sekojošiem tiešiem pazīmēm. Tad gan jau tu vari sākt meklēt transports tuvāko slimnīcu. Un kas ir šīs tiešās pazīmes? Slika duša, bruns vai pat sarkans urīns. Urīna krāsas izmaiņa ir viena no galvenajām abdomu mielīzes pazīmēm, jo tā parāda, ka mioglobīns ir ticis līdz nierēm, un par cik nieres nespēja to izfiltrēt, tas aizsprosto nieru kanāliņus un var novest pie akūtas nieru mazspējas. Jā, šīs pazīmes var parādīties arī no citiem avotiem, tāpēc, ja tu esi saēdies biets un tavs urīns ir sarkans, nedomā, ka tev ir abdomu mielīze un nedodies uzreiz slimnīcu. Bet, ja tās parādās stundu pēc smagākā treniņa tavā mūžā un tas nāk kopā ar pāris vai pat visām no netiešajām pazīmēm, tev ir diezgan lielā pakaļā. Okay? Bet kas tieši izraisa abdomu mielīzi? Treniņa kontekstā šim ir tikai viena atbilde - ekstrēma treniņa slodzes palielināšana. Ja tu parasti veic 10 piegājienus vienā treniņā, bet tu pēkšņi izdomā veikt 30, tad akūtas pārtrenēšanās risks krietni palielinās. Bet vai tas ir tāpēc, ka 30 piegājienu vienā treniņā ir pārāk daudz? Negluži. Tas ir tāpēc, ka tavs ķermenis vienkārši nav pieredzis pie 30 piegājieniem. Kādam citam 30 piegājieni var būt pupu mīzes, bet ja tavs ķermenis ir pieredzis pie 10 piegājieniem, tad 30 piegājieni ir pārāk liels stimuls. Galvenais ir nevis kopējais slodzes apjoms, bet gan slodzes apjoms virs normas. Ja tu pēdējo mēnešu laikā vispār neesi trenējies, par šķietami neliels treniņa slodzes apjoms var izraisīt abdomu mielīzi, jo tavs ķermenis nav pieredzis pie nekādas treniņa slodzes. Šis risks tiek palielināts vēl vairāk, ja tu trenējies dehidrētā stāvoklī, piemēram, uz paģirām. Šajā gadījumā tev būtu ieteicams uzņemt ne tikai ūdeni, bet arī elektrolītus, jo alkohols izraisa elektrolītu zudumu. Okay? Bet kāds var izvairīties no akūtas pārtrenēšanās? Vienkārši nedara muļķības. Par cik akūta pārtrenēšanās notiek ekstrēma slodzes apjoma palielināšanas rezultātā, lai izvairītos no tās, to slodzes apjoms ir jāpalielina pakāpeniski, ne vairāk kā par 50% vienā reizē. Ja iepriekšējā treniņā tu darīji 6 piegājienus krūtīm, tad šajā treniņā to nebūtu ieteicams darīt vairāk par 9 piegājieniem krūtīm. Tas pats attiecas arī uz attālumu no atteices. Ja pagājušajā treniņā tu trenējies 3 atkārtojumu attālumu no atteices, tad šajā treniņā to nebūtu ieteicams katru piegājienu spiest līdz pilnīgi atteicei un pēc tam vēl veikt dropsetus. Sāc ar salīdzinoši zemu treniņu slodzes un pakāpeniski to palielina. Šādi izvairīsies gan no akūtas pārtrenēšanās, gan no lielākās daļas no potenciālajām traumām. Atceries, augsts rezultāti ir iegūti veicot izaicinošus, bet arī saprātīgus treniņus gadiem no vietas, un šo procesu tu nevari pātrināt. Ceru, ka tev šis video noderēja, un tiekamies nākamajā video par nākamo pārtrenēšanās paveidu - funkcionālo pārslodzi. Čau!